lai negadījumu vietā nebūtu haoss, bet mēs varētu efektīvi un mērķtiecīgi strādāt, ir ļoti būtiska sistēma un hierarhija. Mēs strādājam brīvprātīgo grupās. Katrai grupai ir ne vairāk kā 10 cilvēki un ir grupas līderis. Grupas līderis sazinās tālāk ar komandu līderi, ja ir vairāki brīvprātīgie. Ja mums ir vairāki 10 brīvprātīgie, tad mums ir komandu līderis, kurš tālāk sazinās ar Pasaules dabas fonda pārstāvi, kurš tālāk sazinās ar darba vadītāju no ugunsdzēsējiem. Tomēr situācijās, kad varbūt tās nav tik daudz brīvprātīgie, var būt, ka nav komandu līderis. Tad attiecīgi mums ir tikai grupas, grupu līderi, Pasaules dabas fonda pārstāvis un tālāk jau ugunsdzēsēji. Mūsu loma kā brīvprātīgajiem reaģētājiem ir palīdzēt valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienestam savākt un novērst naftas piesārņojumu. Tāpēc primāri mums ir jāuzklausa ugunsdzēsēju vadība un rīkojums. Tomēr ir standarta prakses, kuras mēs ievērojam, kad mēs tīram piekrastē nonākušos naftas produktus. Ir ļoti svarīgi, ka mēs ar savu darbu nepiesārņojam pludmali vēl vairāk. Tāpēc mums ir jāievēro nozīmētās zonas, kur ir piesārņojums, kur ir tīrīšanas zona un kur ir tīrā zona. Šobrīd mēs atrodamies tīrajā zonā, kas nav piesārņota, un mēs pa to varam droši pārvietoties. Tomēr tad, kad mēs esam saģērbti inventārā un mēs esam netīrajā zonā, kur ir naftas piesārņojums, mēs šo zonu nedrīkstam pamest, kamēr mēs neesam paši notīrījuši inventāru un novilkuši to pareizi. Šī iemesla dēļ katra grupa tiek sadalīta pa lomām. Ir cilvēki, kuri vienkārši tīrīs naftas produktus, viņi to darīs vai no ar lāpstām, vai ar grābekļiem, vai ar citu aprīkojumu, ko ugunsdzēsēji nodrošinās. Tomēr viņu galvenā loma ir savākt naftas produktus no piekrastes teritorijas. Šie produkti tiek savākti ar iedoto inventāru un tiek ievietoti atkritumu maisos. Vispirms mums ir jāpaņem 2 atkritumu maisi un jāieliek viens otrā. Nākamais solis ir šos atkritumu maisus ielikt iekšā spainī, kur mēs pārliekam atkritumu maisa malas pāri spainim. Naftas produktus, ko mēs savācam no piekrastes, mēs liekam šajos atkritumu maisos. Maisus mēs piepildam tikai līdz pusei, lai tos var viegli izņemt un aizsiet. Abi maisi ir jāaizsien. Tos var aizsiet vai nu sasienot, vai ar auklām, vai salīmēt ar līmlenti. Ir cits cilvēks, kurš strādā pie tā, ka šie maisi, kas jau ir piepildīti un aizsieti, tiek ievietoti lielākos maisos, kas arī tiek piepildīti tikai līdz pusei, un tie tiek sasieti, kad tie ir pietiekami pilni. Cilvēki, kuri nesā šos maisus no vienas vietas uz otru, neiet iekšā netīrajā zonā. Spaiņi atrodas zonas malā, un tiem var piekļūt, nekāpjot iekšā piesārņotajā teritorijā. Šie te lielie atkritumu maisi tiek novietoti starp saglabāšanas vietā, ko ir norādījuši ugunsdzēsēji, jo pēc tam tie tiks savākti visi kopā un utilizēti. Ir ļoti svarīgi saglabāt šīs te robežas starp tīro un piesārņoto teritoriju, lai netīšām netiek iznēsēti naftas produkti. Tāpēc ir ļoti svarīga loma arī grupas līderim, kurš nodrošina visas brīvprātīgo vajadzības. Grupas līderis pats neiet iekšā piesārņotajā teritorijā, tas nozīmē, ka grupas līdera inventārs ir tīrs, kas arī nozīmē, ka grupas līderis var brīvi pārvietoties pa piekrastes tīro daļu, lai sazinātos gan ar ugunsdzēsējiem, gan ar Pasaules dabas fonda vai citas nevalstiskās organizācijas vadītājiem. Jebkuram brīvprātīgajam, kurš vēlas iziet no piesārņotās teritorijas, jebkuru iemeslu dēļ, ir svarīgi vispirms pareizi notīrīt un novilkt inventāru, pirms tas dodas ārā no šīs piesārņotās teritorijas. Tam ir atzīmēts un paredzēts īpašas zonas, kas ir šīs te notīrīšanas zonas, un tās ierāda vai nu Pasaules dabas fonds vai ugunsdzēsēji. Mēs ļoti ceram, ka nebūs nepieciešams pielietot šīs zināšanas nevienam no mums, tomēr mēs apzināmies, cik svarīgi ir mācēt reaģēt
un būt spējīgiem un būt gataviem situācijā, ja pie mums arī nonāk naftas piesārņojums.